redzējamies ar jauniem potenciāliem uzņēmējiem, mēs runājam, un tad es salīdzinu to, kā bija manos laikos, tā, kad es dibināju to, kad mēs tos restorānus dibinājām 10. gadā, kā tad bija iespēja tikt pie naudas, un kāda tagad ir iespēja tikt pie naudas. Tās jau ir neslīdzināmas lietas. Ja mēs vēl patinām vēl 10 gadus apakaļ, te pat tiešām tev vienkārši to naudu met pakaļ. Tur jau ir jāmāk tos 2000 nedabūt. Sveiks, Jāni. Sveiks, Osvald. Jā. Man sauc Osvalds Zebris, es esmu rakstnieks un žurnālists, mazliet arī uzņēmējs, bet es esmu tāds uzņēmējs, kas vairāk uzdod jautājumus nekā sniedz atbildes, bet atbildes mums par laimi šajā studijā ir brīnišķīgs cilvēks, kurš var sniegt. Jānis, man sauc Jānis Kļaviņš, es esmu konsultants, pasniedzējs, arī pats uzņēmējs, un es esmu savukārt pretstats Osvaldam, un es esmu tas cilvēks, kas skries ar galvu sienā, nezinot, kad blakus ir durvis, tāpēc, ka es esmu pārāk pārsteidzīgs un vienkārši neesmu pirms tam. Noskurināsies un skries vēlreiz sienā. Jā, visvairāk izskriešņiet cauri, kas to zina? Tev ir bijuši 25, apmēram vairāk nekā 20, teiksim tā, dažādu uzņēmumu starti. Jā. Ne? Tā ir, daļa ir gājuši zudībā, daļa varbūt ir palikuši. Man liekas, 3 vai 4 uzņēmumi man vēl pieder. Aha, bet vai nauda tev ir pēc šī visa? Jā, es neesmu naudīgs cilvēks, taču es esmu ārkārtīgi bagāts cilvēks, kā man patīk domāt, jo man uzskats ir tāds, ka bagāts ir nevis tas, kuram ir, bet tas, kuram nevajag. Un šajā kontekstā es sev pieskaitu pie bagātiem cilvēkiem, jo kaut kad pa vidu savai uzņēmējdarbībai es sapratu vienu ļoti svarīgu lietu. Katram ir savs izmērs, katram ir savs mērogs, un es esmu stabils, lepns mazais uzņēmējs. Brīnišķīgi. Mēs, kā jau jūs nojaušat, šodien parunāsim vairāk par naudu, par uzņēmuma finansēšanu un par to, kur šo naudu dabūt. Pirmā lieta. Jā. Nevienmēr tev to naudu vajag. Varbūt es varu iesākt ar savu piemēru. Jā, lūdzu. Iesākt ar piemēru. Tātad vairākas reizes pie manis ir diezgan daudz reizes īstenībā, gan pie manis kā pie konsultanta, gan pie manis kā pie LIA amatpersonas. Ir nākuši cilvēki ar tekstu, ka man vajag tikai naudu. Viss man ir. Vienīgais, kas man ir vajadzīgs, ir nauda. Kur mans konta numurs, lūdzu, ieskaitiet tos Eiropas Savienības, kur tie Eiropas Savienības fondi, vai ne? Kur tos miljonus man te skaitīs. Ja man būtu, tad viss notiktu uzreiz. Jā, un tad man vienmēr ir jautājums, paspēlēsim tagad tādu spēli. Tev ir tagad tā nauda. Apsveic, tev ir. Paskatāmies, kas notiek tev pēc mēneša. Paskatāmies, kas notiek tev pēc 2 mēnešiem, 3, nekad ilgāk pa pusgadu es atbildi no šiem cilvēkiem dabūjis neesmu. Nav izņēmumu. Es tikai gribēju teikt, protams, ka ir izņēmumi un ir situācijas, ka patiešām vajadzīgi finanšu līdzekļi, bet tie cilvēki nenāk parasti tad ar šādu attieksmi. Viņi atnāk ar gatavu biznesa plānu, ar gatavu uzmetumu tam, par ko tā nauda tiks investēta, par ko viņa tiks pārvērsta. Tādējādi viņi pie tās naudas vienmēr tiek. Tā ka tā ir ļoti, ļoti interesanta lieta. Ārkārtīgi reti ir gadījums, kad tev patiešām vajag naudu uzņēmumu. Ok, jā, labi, bet biznesa plānu tu pieminēji, par biznesa plānu mēs runājām diezgan detalizēti iepriekšējā sērijā, tā kā kādam ir interesi par biznesa plānu, vai vispār, kas ir jādara, lai uzsāktu uzņēmumu, to iepriekšējā sērijā jūs visi redzēsiet, bet šodien tad runājam par finansējumu, vai tu piekrīti tam, un daļēji jau tu tajā virzienā sāki runāt, ka ja ir laba ideja, pieņemsim laba ideja, skaidrība, kā es visu to attīstīšu, tad nauda kaut kā atradīsies. Izslēdzam no šī vienādojuma ideju, bet ja tev ir kaut kāda skaidrība, kā tu vari realizēt nolūku par rezultātu, nauda atradīsies. Man ļoti grūti ir... Bet kur viņi tā atradīsies? Kā viņi var atrasties? Pavisam praktiski runājot, būs kāds, kam šī nauda ir, kurš tev viņu iedos. Runāsim cilvēku valodā. Sāksim tad ar to pavisam praktiski, pragmatisko sadaļu, kur naudu var dabūt. Es esmu pierakstījis pāris lietas, kas man ir ienākušas prātā, bet tev uzreiz piebildi, es noteikti nezinu visas. Jā, piemēram, kur var dabūt? Tātad, var aiziet uz banku. Naudu var dabūt no bankām, naudu var dabūt Altumā, naudu var dabūt Latvijas Investīcija attīstības aģentūrā, naudu var dabūt Lauka atbalsta dienestā, naudu var dabūt Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja tu esi jauns uzņēmējs un piedalies viņu jauno uzņēmēju tajā programmā. Turklāt
turklāt tev maksā ne tikai 5,000 par uzņēmumu sākšanu, bet arī pēc tam maksā stipendiju katru mēnesi kā atalgojumu. Tu daudz cilvēku nemaz nezini. Tad mums ir pašvaldību granti par uzņēmējdarbības sākšanu vai uzņēmējdarbības attīstību. Mums ir privāti granti, aizvien vairāk par viņiem es dzirdu reģionos. Nu, jo ir vietējie, kas ir sapelnījuši naudu un kuri sāk lēnām tāpat kā es saprast, ka ne naudā izrādās slēpjas bagātība, un aizvien vairāk es dzirdu par tādu lietu kā nacionālais kapitāls, par tādu lietu kā krājiesdevu sabiedrības, gan pēdējā laikā retāk, bet granti privātie vēl joprojām eksistē. Protams, mums ir nebanku kreditori, ar tiem uzmanīgi. Pavisam praktiski aprakstot atšķirības starp banku un nebanku sektoru kreditoriem, nebanku sektora kreditori darbojas pēc principa, ka risku izvērtēšana ir dārgāks process par parādu piedziņu. Tātad tā vietā, lai ieguldītu naudu riska izvērtēšanā, lai pateiktu, ka mēs tev naudu dosim vai nedosim, viņi tā vietā dod visiem, kam vajag un kam nevajag, pēc tam piedzinot atpakaļ no privātpersonas. Jautājums, kā ir labāk? Nav labāk pašam uzsācējiem. Labāk ir sakrāt pašam. Noteikti ne. Bet, protams, viens no variantiem ir izmantot savēju naudu, bet arī tā nav. Es te drusku pabeigšu par šiem finansētājiem. Ar nebanku kreditēšanu uzmanīgi, tāpēc, ka viņi nav tās papildu pāris ar acīm, kas uzmet skatu uz to tev jau biznesa modeli. Bankas uzmet aci uz to jau biznesa modeli, un tas nozīmē to, ka tu dabūni vēl vienu, tu vari iegūt vēl vienu tādu tā kā kritiķi tam savam biznesa modelim, tiem finanšu rezultātiem, finanšu rādītājiem prognozētiem, jo viņiem ir pieredze, viņi iet cauri tiem pietiekumiem daudz. Tā ka no nebanka sektora uzmanīgi, taču piebilde, es uzņēmumam kreditējoties, laikam līdzvērtīgi uzņēmumiem kreditējoties, izmantojas banku un nebanku sektora aizdevumus. Reizēm vajag ātri, zinot, ka es to varēšu atdot, tajā brīdī man nav jēgas ir pie bankas. Protams, man iedod kredīta līniju un tam līdzīgas lietas, bet reizēm gadās, ka tās situācijas jau ir izmantotas, un tajā brīdī man likviditāte vairs nav baigi labā. Likviditāte ir paša kapitāla pret saistību attiecību. Tātad, jo tev ir augstāka likviditāte, jo lielāku proporciju tavā naudā, tavā bilancē sastāda pašu kapitāls. Tātad likvīds uzņēmums ir tāds, kas var aizņemties. Ja tā likviditāte ir zema, labāk tajā brīdī ir iet vienkārši pie nebanka, ja tu zini, ka dabūs apkārt pie nebanka, jo viņi pa lielu neko nestās, viņi tev ieskaita un viss kārtībā. Bet ir tāds mīts, ka bankas nekreditējot Latvijā, kas, protams, ir muļķības, jo, ja tu esi cerīgs uzņēmējs, tad droši vien, ka nevajadzētu būt problēma, jo galā banka biznesa ir kredīts izsniegt. Man vienmēr tā kā es izdzirdu šo. Protams, bankas ir jautājums par banku pieļaujamā riska apjomiem, kas varētu nozīmēt situāciju, kurā bankas, būdams pārāk piesardzīgas, izdod kredītus mazāk nekā var būt valstiski, mēs uzskatītu to par nepieciešamu, bet variants tāds, ka bankas nekreditē, tas ir tā kā, viņas no tā pārtiek. Tas būtu tā kā, man grūti iedomāties salīdzinājumu, tas būtu teikt tā kā kurpnieks netais kurpes. Viņš tāds baigi ir iedomīgs, viņš kurpes vairs netais. Viņš nevis kurpes netais, viņam pēdu nav priekš, kurām taisīt tās kurpes. Kaut kā tā man... Mūsu raidījums lielā mērā ir tam, lai šo pēdu būtu vairāk, vai nebūtu vairāk? Daudz vairāk, un viņas būtu daudz dažādāks. Un es te gribu pabeigt to domu, pirms tam, ko es iesāku. Tātad par to, vai pašam jāskrēj naudu savam uzņēmumam. Kā līdzmaksājumu finansējumam noteikti, jo neviens cits jau viņi tev nedos, vienīgi kāds radinieks vai draugs vai kaut kā tam līdzīgi, bet tā svarīgā lieta, ko vienmēr atcerēties par naudu, kur atkal un atkal iekrīt cilvēks slazdā. Iedomājamies, tev ir nepieciešams uztaisīt šūšanas cehu. Tu gribi šūt bikses. Tev šūšanas ceham ir vajadzīgi 30,000 eiro, 10,000 tev ir vajadzīgi, lai sākumā nodrošinātu saimniecisko darbību, un 10,000 tev ir vajadzīgi mārketinga izdevumiem, lai tu varētu to produkciju notirgot tālāk. Tā normālā lieta, kas šķiet intuitīvi. Un iedomāsimies, ka tev pašam no tiem 50,000, kas ir vajadzīgi, ir 10. Vai tu vari ar šādiem 10,000 dabūt atlikušos 40 mierīgi? Ja tev ir normāls biznesa plāns, es pat teiktu, un tev ir kaut cik normāla kredīta aizmuguri, 40,000, varbūt, ka es dzīvoju kaut kādā burbulī, bet manā prātā tas nav nekas baigs sarežģīt. Kredīta aizmuguri, tu domā kredīta vēsturi, ka es neesmu kādreiz. Gan kredīta vēsturi, gan spēja pārliecināt banku, ka sliktākajā no situācijām banka nepaliks mīnusā, teiksim tā. Un tagad iedomājamies, tev vajag 50,000, 10 tev ir pašam. Tā nepareizā loģika parasti ir tāda, es aiziešu pie Altumu, palūkšu 40,000, 10 liekot vietā. Ir jāsaprot, ka dažādas naudas nāk līdzi dažādiem riskiem no finansējuma devēja puses. Tātad vismazākais risks iekārtas. Kāpēc? Iekārta var palikt zem ķīles. Sliktajā gadījumā banka viņu notirgo un dabūna apkaļ naudu. Krājumi. Tātad saimnieciskās darbības iesākšana, tev tur diegus vajag nopirkt un tam līdzīgas lietas. Tur ir drusku augstāks risks, jo tāpēc, ka tu viņu iepērc
pa izmaksas, bet tu mēģini pievienot viņam vērtību, bet nevienmēr to vērtību izdosies pievienot. Bet mēdz aptīlāt arī mantu, tas ir pilnīgi normāli. Nu, un pēdējie izdevumi, tie ir 10 000. Tie ir visriskantākie izdevumi. Tos banka nekādu nevar dabūt atpakaļ. Nu, tad tie pēdējie, kas paliek pāri pēc iekārtu iegādes un pēc krājuma iegādes, vai ne? Jā, nu, palielam mārketings tev būs praktiski vienmēr pēdējais izdevums. Nu, gandrīz vienmēr. Darbspēks tur liekšā un tāds līdz. Nu, un tad tā problēma ir tā, ka mēs parasti esam tendēti iedot visu līdzi tam altumam, piemēram. Rekomendēt, man ir 10, man vajag kopā 50. Tā problēma ir tā, ka tiem atlikušiem 10 tev visdrīzāk nedos, jo tāpēc, ka to nevar palikt zem ķīles, un tev pateiks, nu, ņemam kopā 40. Un tev liekas, nu labi, nu ko, nu galvenais, un mēs jau sāksim ražot, tur jau viss būs tā kā kārtībā. Tajā brīdī tu esi atdevis visu, kas tev ir. Tu esi pasliktinājis savu uzņēmumu likviditāti līdz praktiski neizglābjamam līmenim, un tu attopies situācijā, kurā tev ir uzņēmums, tur ražo bikses, bet tu viņus nevar notirgot nevienam, jo tāpēc, ka tev nav naudas tam. Tad tu ej pie kreditētāja, kurš tev dos, tev ir slikta likviditāte, tev ir ļoti liels saistība apjoms par to, kas tev ir nauda. Tā tad secinājums vienmēr augstākā riska naudai pietaupam savu personīgo naudu. Liekas dīvaini, vai ne? Bet tas ir vienīgais veids, kā tu vari realizēt šādu veidu biznesu. Protams, mēs varam teikt to, ka labi, tu tur sākumā nopirki pa kaut kādu naudu, bet apķīlāji tev pa mazāku naudu, un te man uzreiz jāsaka, tas tā nenotiek. Ja ķīlā, tad ķīlā. Tu nevar apķīlāt pusi no iekārtas. Kad situācijā, kurā tev iestājas, piemēram, maksāt nespēja, tajā brīdī, ko viena pusi viens pārdos, otrs pārdos. Nē, tev apķīlās viss, kas tev ir. Kas nav slikta lieta, es vienkārši saku, ka tas ir fakts. Tā kā to savu naudu pēc iespējas pietaup mārketingu un tam līdzīgiem izdevumiem. Precīzi. Pēc tam, ka to aizdevumu būs iztērējis iekārtām un tādām. Jo tas ir brīdis, tā ir viskritiskākais brīdis uzņēmuma sākuma fāzē. Tu kaut ko neesi sarēķinājis. Un es teiktu, 90% vairāk procentu iespējamība ir, ka tu patiešām kaut ko neesi sarēķinājis. Īpaši, vēl, ja tu esi pirmreizējs uzņēmējs. Tagad jāsaka, es esmu 20 reizējs uzņēmējs, es tāpat kaut ko vienmēr neierēķinu. Es esmu izklaidīgs, es neko neatceros. Bet tas, ko es esmu iemācījies, vienmēr ir galvā paturēt to, ka mana nauda aizies visriskantākajām lietām. Un tās ir lietas, būs tās, kurās mēs investēsim pašās pēdējās. Tātad no finansētājs mēģināšu paņemt maksimumu. Sliktākajā gadījumā, ja patiešām izrādīsies, ka tā nauda nebūs vajadzīga manējā, es viņu sekšu kredītprocentu maksājumus. Un tā ir, atkal, es ceru, ka es tā vienkārši arī klausītājiem, skatītājiem to izskaidroju ar savu naudu, riskē pēdējo, bet liec viņu uz visaugstāko risku. Un tajā brīdī diezgan droši, ka tu varēsi nofinansēt visu. Ok, labi, bet paiet bišķiņu pāris solīšu atpakaļ. Tātad pirms es dodos uz banku, tātad man ir biznesa plāns, labākajā gadījumā, vai ne? Bet vai jautājums te citu vispār? Banka tev bez finanšu cipariem nekādu naudu nedos. Jā, tad, ja es pavisam jauns, tad man banka nemaz nedos, jo man nav nekāda vēsture. Nē, tā gan nav. Vai tad banka pavisam iesāca? Ir tādas bankas, kuras piedāvā pakalpojumus arī pavisam jauniem uzsācējiem, bet te ir uzreiz jāsaka, tā nebūtu pirmā vieta, kur es vēstos, tā vienkārši iemesls dēļ, ka banku kredītprocents būs nedaudz augstāks, kā viņš būs Altumam. Altums sevi kategoriski vienmēr atsakās uzskatīt par kredīta iestādi. Es protams, saprotu, kāpēc viņus par tādiem nevajadzētu uzskatīt, bet viņi noteikti kaut kad mums var atnākt, varbūt pamācīt uz šo raidījumu, kāpēc viņi tiešām nav. Tāpēc, ka tas ir sektors, kurā pastāv konkurence un valsts, ja tur piedalās, tad tur varbūt kaut kāda konkurences problēma. Iespējams, es nezinu. To mēs neviens nezinām. Bet tātad tu iesaki iet vispirms uz Altumu iesācējiem, vai ne? Altum ir pirmais, nē. Pirmie ir granti. Jo granti nav aizdevums, granti tev iedod, tev viņš nav jādod atpakaļ. Grants ir dāvana, jā. Un liekas dīvaini, kā tu vari saņemt dāvanu. Tu vari? Tas tieši tā arī ir. Mēs reizēm ar jauniem potenciāliem uzņēmējiem mēs runājam, un tad es salīdzinu to, kā bija manos laikos, tā, kad es dibināju to, kad mēs tos restorānus dibinājām 10. gadā, kā tad bija iespēja tikt pie naudas, un kāda tagad ir iespēja tikt pie naudas, tās jau ir neslīdzināmas lietas. Ja mēs vēl patinām vēl 10 gadus apakaļ, te pat tiešām tev vienkārši to naudu met pakaļ, tur ir jāmāk tos 2000 nedabūt. Ar 2000 es šeit saku, tā ir standarta parasti summa, kas ir reģionālajiem grantiem, bet, piemēram, pie Rīgā, kādreiz bija, tagad es vairs neatceros, bet varēja dabūt līdz 10 000 grantu. 10 000 grants, ja domāju, tu vienkārši iemaksā naudu, dar, ko tu gribi. Ir grantu sistēma, piemēram, tāpat Nodarbinātības valsts aģentūra. Tā, kas sāc ar grantiem, tad Altums un tad vispārējais. Ok, ejot uz Altumu, ko man vajag? Biznesa plāns ir galvā, uz papīra, vai ir vēl kaut kas vajadzīgs? Biznesa plānu nemaz nevajag tikai finanšu sadaļu. Proti, kam tur jābūt iekšā? Naudas plūsma, peļņas zaudējuma aprēķins, bilants. Periodam, ja es nemaldos 2 gadus priekš. Viņi pat vairs neskatās iekšā biznesa plānā. Bet te man vajadzēs kaut kādu grāmatvedības speciālistu, kas to sastādīja, pats to var. Jā, es jau pagājušajā raidījumā stāstīju, man liekas, var sastādīt pats, ja interesē šāda veida izaicinājumi,
taču loģiskāk manā prātā vienmēr būtu tomēr paaicināt kaut ko saprot. Un tā ir tā interesantā lieta. Es neesmu pārliecināts par to, kāda ir politika, piemēram, Altumā attiecībā uz to, vai tu taisi pats vai netaisi, bet es, piemēram, piedaloties Altumā, es tiešām nepārspīlēšu 5-kārtējs vai 6-kārtējs Altuma tā kā naudas saņēmējs. Man nekad neviens nav jautājis, vai es pats viņas uztaisīju. Svarīgi ir, ka es saprotu, kas viņai ir rakstīts, vai ne, un ka tur tā bilance savēlkās, lai kaut kas arī nozīmē. Un tajā brīdī, es jau redzu, es jau varu izskaidrot katru no tām pozīcijām, un manā prātā un man uz papīra vienmēr ir uzrakstīts, ja es eju pie Altuma. Man ir uzrakstīts arī mans biznesa modelis. Lai es pats neapjūku, lai es saprotu, par ko vispār ir runa. Bet skaidrs ir tas, ka tev ir jābūt gatavam ar kādu runāt, pierādīt kaut ko, vai ne? Un pamatot, kāpēc vispār šitas ir vajadzīgs un kā tas strādās un tam līdzīgi. Ļoti smuki kaut ko izdodas sazīmēt, varbūt, ka pat tev nepajautā, es nezinu. Man pēdējā reizē, man liekas, jautāja vairs tikai vienīgi par manām iepriekšējām maksām. Kā jūs? Aptuveni, jā. Kā jūs varat izskaidrot? Un man vienmēr jāsaka, man šis vienmēr ir bijis vislabākais attaisnojums, un viņš patiešām ir no sirds šķīsts. Kur tad ir man tā piesavinātā nauda? Es vienkārši, man nav, es neesmu turīgs cilvēks, es esmu bagāts, jo man neko daudz vairs nevajag dzīvē, bet nav, es taču nepiesavinos. Ir vienkārši biznesa idejas, kuras ir tajā laikā riskantākas par citām. Es uzņemos viņas mēģināt realizēt, kā es to redzu pārējo cilvēku vietā, lai viņi var apstīties uz mani un redzēt, kā nevajag darīt, piemēram. Rezultātā, diemžēl, bet reizēm tas rezultēs ar maksātnespēju. Bet kā tik galā ar to, ka, atkal jau, ja mēs runājam par startētāju, par iesācēju, tad ir neizbēgam jārēģinās ar to, ka kaut kādu laiku alga man būs jāmaksā sev pašam no kaut kurienes, vai ne, kamēr tur tās bikses tiks uzšūts un tam līdzīgi. Tātad man ir tomēr vajadzīgs kaut kāds kapitāls, lai es gluži vienkārši varētu izdzīvot. Un te arī tavā darīšanā īstenībā ir neskaitāms reizes dzirdēts tas stāsts, ka cilvēks paralēli strādādams kaut kādā birojā vai kur viņš pamazām tur startē to savu biznesu, vai ne? Tad ir jāapzinās tas, ka tev ir jābūt kaut kādiem paralēliem ienākumiem kaut kādu laiku. Tas ir jautājums par to, cik tev patīk no tiem riskiem izvairīties, vai ne? Un manā prātā tas nav obligāti, bet tas, protams, ka palīdz. Ja tev ir papildus kaut kāda ienākuma avots, vai no ģimenes locekļa, vai no pašam no sava otra darba, vai arī mums ir jārēķinās, ka mums tas atalgojums būs jāmaksā. Un šeit ir ļoti interesanta lieta, kas ir pat vēl drusku sarežģīta priekš mums šī formāta, par televīzijas par mums nerunājot, bet es mēģināšu ļoti vienkāršot izskaidrot. Tātad mums ir tendence produktu ražošanas izmaksas rēķināt absolūtos, nevis relatīvos pret apjomu ciparos. Tātad iedomājamies, ka es šūšu bikses, ko es esmu izdarījis rēķinot pašizmaksu. Es esmu izrēķinājis, ka man vienas bikses uzražot izmaksā, 20 eiro, un 10 bikses uzražot, man izmaksā 200 eiro. Bet tās pilnīgs absolūts muļķības, ne? Jo tāpēc, kad vienas bikses uzražot, man maksā tik, cik ir materiāls, plus tas, ko man vajadzēs ēst atbilstošajā mēnesī, kamēr es viņus notirgoju. Un tā ir tik interesanta lieta, kad īstenībā līkne ir lejup medoša, tā ir tāda apgriezt logaritmiska līkne, vienas vienības ražošanas izmaksas palielinoties vienības saražoto skaitam. Jo sākumā mums ir faktiskās fiksētās izmaksas, un tā ir viena lieta, kas man vienmēr jāuzsver, grāmatās ir rakstīts otrādi. Kāpēc? Tāpēc, ka grāmatas ir paredzētas nevis uzņēmējiem, bet uzņēmumu vadītājiem. Jā, bet tur elektrība, es nezinu, vēl kaut kādas lietas, ko tu vairāk intensīvāk patēri. Šis tas būs fiksēts, šis tas būs mainīgs. Tu sauc fiksētām mainīgām izmaksām. Darba spēks līdz brīdim, ka tev ir vismaz viena slodze, bet es parasti iesaku teikt 2 slodzes. Darba izmaksa nav mainīgā izmaksa, viņa ir fiksētā izmaksa. Tā kā mēs sākam pārsniegt 2 pilnas slodzes, viņi sāk kļūt par mainīgo izmaksu. Iedomājamies bikses saražot. Fiksētā izmaksa. Man vajadzēs saņemt algu neatkarīgi no tā, vai es saražoju 1 vai 1000 bikses. Mainīgā izmaksa diegs patērētais. 1 bikses ražojot, man būs 5 cm diega. 2 bikses ražojot 10 cm diega. 3 bikses un tā projām. Tā matemātika kļūst jau pa sarežģītu priekš manis, bet tā doma ir tāda, ka mainīgās izmaksas ir izmaksas, kas ir atkarīgas no saražoto vienību skaita. Tātad par maksāšanu sev lūdzu visi jaunie uzņēmēji rēķiniet sevi kā fiksētās izmaksas. Citādi būs sāpīgi, būs ļauni, būs dusmas uz visu pasauli, jo tāpēc, kad es taču izrēķināju, man taču ir, un tad vēl pēc tam cilvēki pārmet, bet man taču iedeva naudu par šito plānu. Jā.
Un tu man jāsaka, nu, kāpēc, lai neiedotu? Ar šitādus ciparu izstās viss tik foršs, ka tu varēsi pēc 5 gadiem, tu varēsi sev milzīgs dividends maksāt. Un tu saka, jā, bet ko es ēdīšu tagad? Jā, es saku, nu, tad parādi man, kur tev tā ēšana te ir iekļaut. Nu, bet cik ilgi vajag rēķināties ar to, ka tev ir, jo kaut kādā brīdī jau tiešām tu pats pieminēji iepriekšējā raidījumā, kad parādās peļņa vai ne, un tad ir cits stāsts, bet līdz tai peļņai kaut kā ir jātiek, un tad cik ilgi rēķināt to laiku, kurā tev ir pašam sevi arī galā jāuztur. Es nezinu, kāpēc manā prātā uz papīra tie ir 2 gadi, dzīvē tie ir tuvāk 5 gadiem. Kāda ir atšķirība un kā tad interesanti cilvēks tos 3 gadus var nodzīvot, nenovirstot badā? Pirmkārt, mēs esam elastīgi dzīvnieki, mēs visu kaut kādas brīnumlietas varam izdarīt. Ja vajag, mēs varam piestrādāt, mēs varam piehaltūrēt, mēs varam visu kaut ko izdarīt, bet tas ir tas brīdis, kurā mēs guldam iekšā tos resursus. Mums liekas, ka mēs neguldam, jo es īstenībā nohaltūrēju tur kaut kur, dabūju paēst, un tāpēc es varu turpināt ražot bikses, bet īstenībā tajā brīdī es esmu paņēmis to summu, ko es neesmu samaksājis algā, esmu īstenībā ieinvestējis uzņēmumā. To gan mēs dokumentāli neuzskaitām, bet es runāju ar savu grāmatvedi, viņi teica, ka valstiski pareizāk būtu mums investīcijas kā darbspēku uzskaitīt uzņēmumā. Nu, kā saistības apakaļ pret mani, vai ne? Nu, atkal tā ir tāda drusku jau sarežģīta lieta, bet svarīgā lieta, ko saprast, jā, tātad A, mēs esam diezgan elastīgi, un B, mēs savējo atalgojumu bieži vien varam arī neierēķināt kā pilnu atalgojumu, tāpēc, ka mēs varam samaksāt mazāk, mēs varam uzņemties amatu gan tādu, kas mums biznesa plānā bija ierakstīts ražošanas speciālists un mārketinga speciālists. Tā ir tāda, vienā gadījumā tu spēlējies pats ar sevi ārpus uzņēmumu, un otrā gadījumā tu spēlējies pats ar sevi iekšpus uzņēmumu. Un cilvēks ir ārkārtīgi elastīgs. Nu, lai cik elastīgs viņš būtu, viņam kaut kas jāēd ir, un ja runa ir tiešām par gadiem, tad, elastības iespējas ir ierobežotas, un tomēr tad šeit sanāk, ka būtu tomēr ļoti precīzi jāprēķina. Jācenšās noprojicēt, cik ilgu laiku man sev, sakot, alga ir jāmaksā no kaut kāda uzkrājuma. jā, ja tu esi ļoti piesardzīgs. Tātad citādos gadījumos es teiktu, ka tas nav tik ļoti svarīgi, jo mēs nerunājam par situāciju, kurā mēs esam virs nulles peļņā, un mums ir tagad leipatrija, un mēs esam drusku zem nulles peļņā, un mums ir absolūts krahs, un mēs nomirstam badu nāvē. Tā svarīga lieta ir saprast, ka mēs jau uzņēmumu ieturēt nullītē, viņi nav beigas sarežģīti, jo es šeit runāju par situāciju, kurā tie gadi ir līdz peļņai. Bet tie var tikpat labi būt 5 gadi līdz peļņai, esot tev diezgan labi apmaksātam darbiniekam savu uzņēmumu. Tu esi iekļāvis tātad tur. Nē, tāds variants, ka tu nevari apmaksāt pats sev ēst, nemaz nerunājot par dividendēm, tāpēc, ka tu nevari nodrošināt uzņēmumam funkcijas pietiekoši tātad ražošanas apjoms funkcijas tādas, lai tu varētu sev pabarot. To tu gadu laikā sapratīši. Ok, labi. Gadu laikā sapratīšu. Vēl vienu mazu solīti uz atpakaļu. Mēs tā atkāpjamies, iesākām jau ar aizskrējām sprintiņā. Uzņēmums jau pērk jau diegus un jau tevī runā optimists 5 centimetrus uz vienām biksēm. Es būtu teicis 5 kilometrus uz vienām biksēm, bet nu labi. Nu redz, un beigās, es protams, ka jokoju, bet beigās tu būtu savu bikšu kompāniju uztaisījis pēc 10 gadiem, bet manējās jau 3 būtu paspējuši novangrotēt, un es būtu iemācījies bikses piešūt pēc vajadzības. Es jokoju, es neesmu tik ārkārtīgi pārgalvīgi. Obligātās 30 sekundes. Tiem, kam sanāk, ir jāturpina, un Luminor atbalstīs. Tātad ir jauns produkts, kas ir aizdevums sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku. Aizdevums ar samazinātu procentu likmi uzņēmumu attīstībai, iekārtu iegādēji vai auto leasingam. Tātad pieteikties var uzņēmumi sākot no 1 pilna darbības gada, kredīts no 10 000 eiro uz augšu. Piesakies! Bet vienu mazu solīt atpakaļ pamatkapitāls. Jā. Kas tas pa zvēru un kā viņi no kurienes, vai obligāti man jāatnes 2800 eiro kaut kur, un jānoliek, vai to var savādāk riskēt? Šī ir tāda ļoti interesanta lieta. Es to varētu nosaukt par uzņēmējdarbības filozofiju. Kas ir vispār pamatkapitāls? Tā ir tik interesanta lieta. Mēs mēdzam par to neaizdomāties, bet uzņēmuma pamatkapitāls ir uzņēmuma rīcībā esošie pasīvi, kas tiek pārvērsti par aktīviem uzņēmuma darbības sākuma fāzē. Pasīvi ir tas, no kurienes tev nāk nauda, kas ir tavā uzņēmumā, un aktīvi ir tas, kam tu viņu izmanto. Bilance. Tātad pamatkapitālam būtu jābūt summai, par kādu jūs kā īpašnieki vai tu kā īpašnieks esat vienojušies sasniegt kaut kādu mērķi. Tātad pamatkapitāls ir nauda, kas ir vajadzīga līdz vai līdzekļi,
Es tāpēc nezinu, kā ir tagad, bet es gribētu domāt, ka mūsdienās pat kaut kādu savu darbu gan jau tur ielikt pamatkapitālu. Es to nezinu. Bet savas zināšanas, jo tas ir īstenībā skaitās, laikam, intelektuālais īpašums. Zināšanas nezinu. Zināšanas ne, bet kaut kā mantu taču var, jā. Lūk, tātad tās ir, piemēram, man liekas uztaisīt cehu, atceramies 30,000 vajag tam, 10 tam, 10 tam. Un es sāku grozīt. Tātad es sāku norboties saimniecisko darbību, un sākās apgrozīt. Tātad manam pamatkapitālam vajadzētu būt 50,000 eiro. Kāpēc vajadzētu būt? Jo tas parāda kopējo naudas apjomu, kas man ir nepieciešams, lai sasniegtu savu mērķi apgrozījumu. Kāpēc mums tendence ir samaksāt 2,800 un tad pārējo iemaksāt kā aizdevumu? Tas ir saistīts ar nodokļu optimizāciju. Tā ir ļoti svarīga lieta. Nodokļi ir jāgrib maksāt. Es nezinu, vai šodien mums būs laika par to beigt aizrunāties, bet nodokļi ir jāgrib maksāt, bet par nodokļu optimizāciju to neviens nevar aizliegt nodarboties. Tā ir laba lieta, ka tu gribi maksāt tos nodokļus pēc iespējas mazāk. Bet uz kā rēķina, tu viņus maksās mazāk. Uz uzņēmuma vērtības rēķina. Ja tāpēc, ka tu iemaksās kā Tu vari, protams, ar laiku palielināt uzņēmumu esošo naudas apjomu un pārvērst nesadalīto peļņu par uzņēmumu pamatkapitālu. Bet realitātē, diemžēl, sanāk, ka 2,800 pamatkapitāla uzņēmums pēc būtības 2,800 vērts uzņēmums. Jo tāpēc, ka, ja tev ir, iedomājamies situāciju, tu esi aizdevis, piemēram, 2,800 un tev tie 50 bija vajadzīgi, lai tu sāku grozīt, tātad mums ir, rupi runājot, tātad 47,5. 47,5 tu esi aizdevis, 2,5 tev ir pamatkapitāls. Un tagad iedomājamies situāciju, kurā tev pēkšņi kaut kas baigi labi ir aizgājis, un tev ir atnācis kāds tavs kaimiņš, kurš pateiks, kas es reāli šitādu uzņēmumu tieši gribēju. Ļauj man iepirkties daļās, piemēram, vai ļauj man viņu no tevs nopirkt, vai ļauj man tajā brīdī ir jāspēj ieraudzīt uzņēmums kā prece, ko tu dabū? Neko. Ja tev bilancē ir 47,000 saistības un 2,500 pašu kapitāls. Tu vari mēģināt saistības pārvērst par pamatkapitālu, bet nav teikts, kad tev aktīvos tāda nauda vispār vairs ir. Visdrīzāk tu saki kaimiņam paldies, ne, citreiz varbūt. Kas ir nepareizi, jo tāpēc, ka es uzskatu, ka kapitāls ir prece, tas ir kaut kas ir pērkams, pārdodams. Tā problēma ir tā, ka neieliekot viņu kā pamatkapitālu, mēs diemžēl noplicinam uzņēmumu vērtību līdz pēdējiem. Un man kā pircējam, tu man parādīsi uzņēmumu, kurā ir saistības 47,5 un 2,800 ir pamatkapitāls. Tajā brīdī es teikšu tev, es, protams, atvainojos, bet kas tas tāds vispār ir? Un tad tu vari mēģināt man pārliecināt, cik tu gribi, bet tagad iedomāsimies, ka es esmu ļaunprātīgs. Es esmu pārdevis pusi no savām uzņēmuma daļām, tātad 25,000 vērtībā. Es esmu pārdevis daļas savam jaunajam biznesa partnerim. Viņš man samaksāja 25,000, es viņam pārakstu pusi no uzņēmuma. Un tajā brīdī pienāk laiks nosakt saistības uzņēmumu. Es tajā brīdī kā kreditors es ieslēdzu kaut kādu pamatīgu procentu likmi un pasaku, man gadu laikā to naudiņu vajadzētu atpakaļ. Rezultātā, un šis starp citu ir diezgan reāli rēderismu gadījumu šādi, rezultātā tu neko nevar izdarīt. Tā ir problēma bieži vien. Tātad šī ir svarīga problēma tiem uzņēmējiem, kas patiešām taisa ražošanā uzņēmums, kas saprot, ka tā būs prece, tas kapitāls viņai. Ļoti uzmanīgi ar investoriem. Jo tāpēc, kad mēdz būt šādi cilvēki, kas pat paši iespējams pat neapzinās, kas to savu ļaunprātību. Viņš ir atnācis kā investors, viņš saka, es iemaksāšu tavā uzņēmumā 50,000. Tev tur 50,000 jau ir, uztaisīsim blakus vēl vienu cehu. Tu saki, kādu runu? Super, maksā. Viņš saka, tā vietā, lai mēs ieguldīsim pamatkapitālā, jo tāpēc, ka tu tur sevi jau esi aizņēmis tur kaut ko, tev tikai 2,800, iemaksāsim manējo daļu kā aizdevumu uzņēmumā. Ok, tev tajā brīdī likās viss kārtībā, iemaksājam kā aizdevumu. Tajā brīdī mums ir 2,800 pamatkapitāls, aizdevums ir jau 97,5, un tajā brīdī tev iet uzņēmumu drusku sliktāk, kā jau visiem uzņēmumiem iet drusku labāk, drusku sliktāk. Pats tu pret sevi kreditors esi godprātīgs, bet tajā brīdī investors tev pasaka, man 2 mēnešu laikā vajag naudu atpakaļ. Un tad ir jautājumi, jo to es pavisam faktiski viņam parādā, kā viens no īpašniekiem, vai sevišķi, ja tu esi valdes loceklis, un tad tu tur esi vispār viņam, un tad tev ir jautājums, ok, labi, ko mums darīt? Un tad tu saproti to, ka, bļāviens, bet man taču viss ceks maksā 50,000. Un visdrīzāk tas investors tev to ieteiks, viņš saka, zin kā ir, nevienam nevajag problēmas. To es šobrīd praktiski 50,000 parādā, mums manta te ir uz 50,000, pāraksti viņi vienkārši uz mani. Un visi mēs esam kviti, mēs esam nosaguši šādi, nepakustinot neko, tu esi palicis bez uzņēmuma un viņš palicis ar visu uzņēmumu.
Te jau, Jāni, kamēr tu runā, man liekas, labāk nekāda investora, nekāda partneri vienam pašam ir Pilnīgs muļķis. Jo tu esi godprātīgs kreditors. Tāpēc jau esmu arī es drusciņ kā konsultants, vai ne? Un tāpēc arī pie manis cilvēki daudz arī nāk pirkšanas pārdošanas jautājumos, tāpēc, ka ne jau es varu vērtību noteikt, to neviens nevar noteikt. Es gan tās metodas māku, bet drīzāk, lūk, šādas situācijas ir jāapdomā. Tātad tikai un vienīgi kā pamatkapitāls der mums finanšu investīcijas. Izņēmums, finanšu investoru piesaiste, bet tie ir lielāki uzņēmumi nekā ir mūsu mērķa auditorija. Tā ka, tas ir drusku citādāk. Jā. Paklau, bet es esmu tā novērojis, ka tavā darīšanā daudz uzņēmēji, kas jau kādu laiku ir veiksmīgi. Tavā darīšanā televīzijas raidījumā. Jo arī šis mums ir tava darīšana raidījuma. Jā, bet tas ir televīzijas raidījumā. Tur daži, jo šeit mums uzņēmēji nav, vai ne? Te mēs tikai divi tās pagaidām. Kas mēs neesam nav citi uzņēmēji. Jā, pareizi vārds vietā. Bet tad šie uzņēmēji saka, ka nauda viņiem ir tikai instruments. Kaut kādā brīdī tad attieksme pret naudu mainās, es tā saprotu, jo kamēr tu strādā algotu darbu, nauda tev ir galvenā vērtība, ko tu saņem par savu darbu. Jā. Tad tas ir pats galvenais, ko tu saņem par savu ieguldīto. Tu esi priecīgs, algas dienu un tā tālāk. Tad pēkšņi kaut kāds instruments. Kāds tur instruments? Tad es saprotu, ka kaut kādā brīdī attieksme pret naudu vispār mainās. Kļūstot par uzņēmēju. Kas tad tur notiek ar to? Un manā pieredzē, jo ātrāk uzņēmējam nomainās viedoklis no nauda kā ieguvums uz naudu kā instruments, jo vieglāk uzņēmumam ir augt. Jo tātad nauda ir tā alga, ko tu sev samaksā, un tā ir amatnieka drusku tāda domāšana. Un tas nav slikti būt par amatnieku, tas ir viena no vislabākajām lietām, bet vienkārši ir jārēķinās ar to, ka nauda būtībā ir viens no uzņēmumam rīcībā pieejamajiem instrumentiem, lai efektīvāk nodrošinātu vērtību apmaiņas ar piesaistītiem pusēm. Tas ir viss, kas tas ir. Tātad vienkārši ir efektīvi. Iedomājamies, es šuju bikses, tu šuji kurpes. Es atnāku pie tevis savām biksēm un pasaku, domā pretī kurpes. Tu man atdod kurpes, man liekas, baigi forši kurpes, es tagad aizēju no viņa nopērku pusdienas picu, vai ne? Samaksāju viņam ar kurpēm. Viņš saka, klausies, bet man vajadzētu arī cepures. Un es saku, nezinu, ko es tev varu palīdzēt. Viņš saka, bet tas cepurnieks pitas nepieņem. Un tajā brīdī mēs sākam vienkārši barter ekonomika sabrūk tajā brīdī. Tātad nauda vienkārši atvieglo mūsu savstarpējos vērtību apmaiņu darījumus. Jo ātrāk cilvēki to saprot, jo tas ir daudz, daudz labāk, jo tu vari ātrāk atdalīt sevi kā cilvēku no sevis kā no kapitāla turētāja, no juridiskas personas, jo labāk tas visiem būs. Jo tāpēc, ka reizēm ir tā, ka cilvēki baidās, piemēram, šķirties no naudas uzņēmumā. Piemēram, samaksāt mārketingam 50%, kā ir dažos tavas darīšanas televīzijas redzības stāstos dzirdēts, ka pusi no apgrozījuma samaksā reklāmai. Tas liekas traki vienkārši, neiespējami, ir mēs tev 100,000. Bet tas arī domāšanas jautājums. 50 to samaksā kaut kādam Facebookam. Tā varētu likties, vai ne? Bet tas ir tikai instruments, tā nav īsta nauda, tas ir cipar kopa, tu to naudu tāpat nekad neredzēsi dzīvē. Tas ir vienkārši banku kontu savstarpējā apmaiņa ar nullītēm, un tā ir tā incidentā lieta, tātad liekas daudz, bet ir lietas, kuras maksā tik, cik viņas maksā. Un tā ir tāda, man liekas, ka ļoti, ļoti svarīga lieta, te gan piebilda drusku. Šito mēs runāsim, man liekas, vēl kādā no nākošajiem raidījumiem, bet tā pati sajūta, ka tev Facebookam jādod ir pusi no savi apgrozījuma, mums liekas ārkārtīgi dīvaina lieta, līdz brīdim, kad tu padomā drusku, kā būtu bijis, ja tu būtu to preci atdevis veikalam. Un tā ir interesanta lieta. Es vienkārši kamēr neaizmirstu, es izskaidrošu šo teoriju. Cilvēki saka, ka internetā tirgot ir labāk nekā tirgot fiziskajos veikalos. Bet nav. Es tagad tev neuzīmēšu uz kladas līdzi, bet es mēģināšu izskaidrot. Tātad fizisks veikals no tevis paņem bikses pa 20 eiro, tirgo viņas tālāk pa 40 eiro. No pārdotajām biksēm 20 ir man, 20 ir viņam, bet viņš man tos 20 visdrīzāk jau ir samaksājis. Jo tāpēc, ka tur ir norēķina termiņu, vai ne? Tātad man izdevumi par vienām biksēm ir 20 eiro. Naudas plūsmas kontekstā tātad. Iedomājies tagad, ka es tirgoju tās bikses internetā. Man ir jāsaražo bikses, kuras man vairumtirdzniecībā maksā 20 eiro, jāpievieno 20 eiro, lai es viņas notirgotu Facebookā, bet man tā Facebookam jāmaksā ir uzreiz. Tātad par vienām notirgotajām biksēm pārdod viņas veikalā, es esmu izdevis 20 eiro, bet pārdodot viņas Facebookā es izdevis 40 eiro. Ieņēmumi abos gadījumos vienādi. Un tāpēc jautājums ir, internet tirdzniecība, viņi uzliek slogu uz taviem apgrozāmiem līdzekļiem, tev ir naudas plūsmā, ir caurums parādās, un to cilvēkiem ir ārkārtīgi grūti saprast, un tas ir vēl nākamais izpratnes līmenis virs tā, ko tu saki par to, ka tu ārprāts, kā es varu atdot pusi Facebookam. Kā tu veikalam vienmēr esi atdevis pusi pirms tam? Vienmēr. Tur pat nav vispār bijis jautājums. Tu jau nav, labi, ir kaut kāda specifiska apmaksas, tur nosacījuma tā tālāk, bet normālā variantā tas noticis vienmēr. Tas nav mūsdienās, tas vienkārši liekas traki. Un īstenībā, ja man būtu jāsaka viena lieta, kas būtu strādājusi, un es reiz saku, es drusku jokoju,
ja ir viena brīnuma nūjiņa, kuru pavicinot, tu vari gandrīz vai garantēt sev pārdošanas rezultātu uzlabošanu, tā ir izpratne par pārdošanas izmaksām. Par šo mums būs atsevišķi redzījumi. Jo tas brīdis, kad tu saproti, ka, ja tu ražo bikses, tad tev vajag izdot nevis par visām biksēm, ko tu plāno notirgot 100 eiro mēnesī Facebook kampaņai, lai ko tas tavprāt arī nozīmē, bet ka tev faktiski vajag rēķināties, ka, ja es gribu notirgot 1000 vienības ar biksēm, tātad man prognozēti ieņēmumi būs 40,000, no kā man ir jāparedz pārdošanas budžets 20,000 eiro apjomā. Tātad, ja tu man teiktu vienu lietu, kas patiešām tā kā strādā kā konsultantam man iesakot citiem cilvēkiem, tā ir šī lieta. Diemžēl tā ir lieta, ko visretāk cilvēki dara. Jo tāpēc, jā, bet te jau atkal mēs nonākam, mēs pirmajā raidījumā šķiet runājām par to, ka uzsākt uzņēmējdarbības nozīmē ļoti daudz ko prognozēt, tā kā iztēloties, vai ne? Un tagad, ja mēs iedomājamies, ka mēs esam pilnīgi iesācēji uzņēmējdarbībā, un mēs ir tāds triviāls piemērs, bikses, kurpes, vai ne, tur māla vīriņi mums ir bijuši un kas, bet padomāsim bišķi komplicētāk, ka mēs gribam atvērt, es nezinu, piemēram, rūpnīcu, kur ražo robotus, kuri pēc tam apkalpos, es nezinu, citas rūpnīcas, vai ne? Tu domā, tā kā pirmo uzņēmumu sev. Jā, kā pirmo uzņēmumu, bet mēs esam inženieri. Mēs esam tīri, inženieri, mēs saprotam. Tur ir jau mazliet cits stāsts, vai ne, kā domāt, kā iztēloties to, cik tad mums galā to naudu sākumā vajadzēs. Tad ir kaut kāda pieeja, acīm redzot, kas der arī tādam, diezgan komplicētam stāstam. Mēs visi vienmēr redzam, iespējams, ka es esmu viens no retiem cilvēkiem uz pasaules, bet es sev redzu kā pozitīvu piemēru. Un es tad parasti cilvēkiem saku, pamēģini paspēlēt datorspēles. Jo vai arī ir tāda lieta kā calculus, kas ir, es nezinu, kas tas ir, tā ir kaut kāda integrāļu vilkšana, laikam, latviešu valodā. Tātad tā ir spēja mēģināt prognozēt, mēģināt strateģijas spēles, datorspēles to palīdz darīt. Tev taču vajag kaut ko, lai saražotu, vai nevajag? Ko vajag? Sēdies pie lapas un raksti. Ko tev telpu vajag kādu telpu pierakst, iekārtas vajag, ar šitām iekārtām pietiks, un tad tu tajā brīdī galvā spēj izlaist cauri imagināru laika periodu ar pilnu uzņēmumu darbību. Tātad paņem mēnesi, kas mums ir apkopējis, ir vajadzīgs, raksti iekšā, kas mums ir reklāma, kaut kāda ir vajadzīga. To visu raksti iekšā, un tā to arī uzzina. Nekā citādāk. Kurš reālajā dzīvē drīzāk būs savādāks pēc tam? Ja mēs esam ar tevi ļoti labi inženieri, mēs tam esam gājuši cauri, izdevumu proporcijas un pozīcijas atšķirsies, bet par summām, ja mēs būsim pietiekoši bijuši piesardzīgi, mēs tāpat būsim pārprognozējuši. Zini, tev klausoties, ja mēs runājam par sarežģītu uzņēmumu, startu izklausās tā, ka būtu jāiet kā minimums universitātē kaut kādā speciālā, kur es apgūtu tādu citu uzņēmumu šo te prognozēšanas pieredzi, vai ne, kā viņi tam ir gājuši. 5 gadus ir jāstudē, un tad tu spēr to vienu, to pirkstu, tu iemērci tajā augstajā ūdenī, un tad notribinies, es tomēr šis nav priekš manis. Nē, nevis pirkstu ūdenī, bet tad tu nospied to boku tik precīzi, ka viss ieslēdzās un aiziet. Jā, kā tad? Es tā neesmu dzirdējis nekad, ne no viena cilvēka. Ir situācijas, ka ir otrādāk, ka ir tik ārkārtīgi komiski pārpratumi, ka viņi normāli izstāsta pēc ļaunprātības. Kad cilvēki tik ļoti daudz lietas nav ņēmuši vērā, jo ir jau veidi, iedomājamies, viens veids izstāstīšu, nesasaistīšu ar uzņēmumu, bet pastāstīšu. Tu gribi taisīt ražotni. Viens variants to ir mācīties, kā taisīt ražotni, otrs variants, es gribu taisīt ražotni. Uzzīmē plānu, kādai tai ražotnei būtu jābūt, aiziet pie Altuma. Altuma ierauga, viņi redz to, ka tavējā līdzfinansējuma daļa ir, un izstāsta, ka tu esi kā riska uzņēmējs arī ok, kā cilvēks var uzņemties risku. Un viņi tev iedod 100,000. Tu ražo, un tu vienbrīd saproti, diezgan svarīgi sastāvdaļas, tomēr esmu izlaidis no šiem plāniem, jo tu to esi sapratis būvējot ražotni. Šī ir reāla piemēra, un neviens vien tāda ir Latvijā. Tad tu saproti, labi, bet 200,000 man Altums jau iedeva. Tātad es šobrīd operēju ar pamatlīdzekļiem 200,000 apjomā. Varbūt aiziet un atrast investoru tajā brīdī. Tu aiziet pie investoru, kuram tu pasaki, man 200,000 ir nofinansēti, kā saistības, bet ir nofinansēti. Tev ir jāatnāk tikai ar 100, un tu kļūst par 50% īpašnieku 300 vērtā uzņēmumā. Tātad tie 50,000 tev vienkārši uzkrīt. 50,000 vērtībā, tev vienkārši tajā brīdī, kad tu paraksti papīru, vienkārši tu esi pa 50,000 bagātāks kļūst. Lūk, tad tu dabūni tos vēl 100,000. Uztais tās iekārtas, kuras bija jāuztais, un tad saprot, bļāviens, man tā kā apgrozāmie izrādās pilnīgi citādāk, nekā man likās. Tad to pie tiem investoriem saka, mums vajag šķaidīt daļas uzņēmumu, mums vajadzētu piesaistīt vēl kaut ko. Tad to meklē grants, tad to mēģina saprast, vai tu tiešām vēl kaut kur var dabūt finansējumu, tu visdrīzāk nevar dabūt finansējumu, un tajā brīdī
Tas nav nelegāli, bet tas ir ārkārtīgi neētiski, un tāpēc es ceru, ka neviens neviens no manas piemēra no šīs stāsta. Tad tu aiziet pie tiem investoriem, kas pie tevi ir investējuši, un pasaka, ziniet, kā ir reāli stulbi. Ja mēs esam te sabūvējuši kaut kādu ražotni, bet problēmas tā, ka Altumam ir pirmā roka. Tas nozīmē, ka ja būs jāizmanto ķīles, tas tur tā kaut kāda, ka viņš tur pats stājās spēkā, tas nozīmē, ka Altums viss savāks, jums nepaliks nekas. Vai jūs būtu gatavi notirgot savajos daļas pat 50,000 kādam? Tajā brīdī tu sēdi, tev liekas, bāc, tikko kā man bija 150, tagad būs 50, bet ja es to nepiekritīšu, man nebūs vispār nekā. Tad tu pasaki, nu labi, ja nav citu variantu, ok, tad tu kā uzņēmējs apskraidi atkal kaut kādus sev pazīstamos cilvēkus un saka, klausies, ir iespēja dabūt 150,000 daļu, pa 50,000 iepērkoties uzņēmumā, un atkal tā cilpa aiziet pa jaunu. Klausoties šo, es sāku saprast ļoti labi, kāpēc daži cilvēki mēs būtu piesardzīgi, un es zinu, ka arī tev ir tādi piemēri, ka cilvēki drīzāk finansējumu negrib ņemt nekā grib, vai ne? Tā svarīgā lieta, ko šeit ņemt vērā, mēs te par lieliem apgriezieniem šobrīd runājam. Nu, ja tās ir, es nezinu, restorānu uztaisīt, cik 40,000 vajadzīgi, tā nav. Cik ir vajadzīgi, lai restorānu uztaisītu? Tā arī aptuveni ir. Es teiktu, 30 līdz 50,000 var uztaisīt normālu restorānu. Atkarīgs no iekārtām, atkarīgs no tā, kādu tu tipu tur viņi grib taisīt, no telpām, arī cik viņas ir bijušas pielāgotas. Pirms tam pielāgošana PVD standartiem ir visdārgākā padarīšana. Tur jāvelk ir tur ventilācijas trubas un jāulžbi, un kas tur vēl dūmvadiem tur jāslēdās klāt. Bet, ja sevišķi Rīgas centrā, tur ir tā, ka Vecrīgā ir tā, ka ir jālaiž tas dūmvads augšā virs skursteņa, tur kaut kādus metrus. Un, es jau vairs neatceros, bet kāpēc nav pareizi tas, ka es gribu taisīt restorānu pa 30,000, ka es pamazām krāju, sagrabināsim paši pieeja? Kāpēc tas nav labi? Jā, tātad, pirmkārt, būs mūs grabinās, un tā interesantā lieta, ka tu grabini, bet inflācijas rezultātā naudai. Inflācija arī inflācija atgrabina nost. Inflācija grabina atpakaļ. Tur baigi skaļi tā grabināšana. Un te ir īstenībā, tu ļoti labi tēma iesāk. Tātad ir uzņēmēji, kas bieži vien saka, nē, mēs jau varam, kuriem ir labi cipari, kuriem ir labi rādītāji, viņiem ir labs pieprasījums. Un viņi saka, tātad, mēs attīstībai krājam. Mēs būsim sakrājuši pēc 5 gadiem. Bet jums pasūtījums tā rindā. Jā, diemžēl mēs netiekam galā. Bet jūs tā kā redzat, kā jūs varētu saražot. Jā, bet mums nav naudas. Bet jums ir laba likviditāte. Jā, bet mēs negribam ņemt parādu. Parādus nav brālis. Stop. Apstājamies. Neviens neliek ņemt parādu. Tu uzņemies saistības. Iedomājamies. Un reizēm tā ir tā problēma, ka tas cilvēks to naudu nav pārvērts par instrumentu savā prātā. Iedomājamies. Tev vajag 50,000. Es sākšu pavisam vienkārši piemēru. Tu pa 1 eiro nopērc salmus, uzpin grozu un pārdod viņu pa 2 eiro. Tas grozs ļoti patika pircējiem, viņš iesaka visiem saviem draugiem. Tev paliek pāri 1 eiro, bet tev vajag ēst. Tu dienā nopērc bulciņu pa 90 centiem. Tev paliek pāri 10 centi. Ļoti maz. Maz, bet paliek. Tu esi plusiņā, nelielā. Tas ir nereiķinot, protams, tur apģērbs un tā tālāk. Vienkāršosim šo piemēru. Jā. Tātad, tev paliek 10 centi, bet tu vari sataisīt dienā 10 grozus. Tu varētu, bet tu to nevari, jo tev nav salmu, pa kuriem taisīt tos grozus. Un tu lēnām grabini. Pa 10 centiem. Grabini pa 10 centiem, pa vidu inflācija, tie 10 kļūst par 5, un tu beigās nokļūsti līdz tam papildus tem salmiem, bet neko jau dos vairāk tu nenopelni, vai ne? Un tagad iedomājies, tātad tev ir 10 centi tajā pirmajā dienā, kas nav, kas pret pamatlīdzekli ir kaut kas 10%, bet tas nav kas daudz. Bet tagad iedomājies, ka tu kaimiņam uzreiz, tu jau saproti, ka tu vari uzbūvēt tos 10, uzpīt 10 grozus, un tu jau redzi, ka tev cilvēks stāv rindā pēc 10 groziem. Aiziet un aizņemies no viņa 9 eiro. Nopērcis par 10 eiro salmus 10 groziem, uztais viņus par 10 groziem, kas maksā 20 eiro, dabon atpakaļ, tātad tu ieņem 20 eiro, kaimiņam atdod 9, nopērc bulciņu pa 90 centiem. Kaimiņam aliņu. Vēl viens tev aizgāja par savējiem, kaimiņam vēl aliņu iedod, pa 1 eiro, un tu 8 vai 9 eiro esi plusā. Vienā dienā. Tātad tas ir 80 reizes lielāks ieguvums. Un tā ir tā interesantā lieta. Tas nav parāds, ko tu uzņēmies. Tas ir vienkārši saistības, ka tev vajadzēja naudu, lai tu varētu pievienot vērtību. Un tā ir man to parasti tik sarežģīti izsist kaut kā no prāta cilvēkiem laukā, ka parāds nav, tas nav parāds, jo ko mēs redzam? Mēs redzam kalnu. Mēs redzam kalnu, 50,000 eiro, man vajag. Ne tu viņus redzēsi tos 50,000 eiro, ne banka viņus redzēs tos 50,000 eiro. Viss, ko tu ieraudzīs, ir 50,000, piemēram, uz 5 gadiem tu viņus ņem 50,000, pieskaitam kaut procentu likumu sadala 60. Tātad, pēc tas mēneša maksājums. Tev nav to 50,000, tev nav viņi bijuši, tev viņi arī nebūs. Tev ir iedots veids, kādā tu vari iegādāties lietu, kas tev bija vajadzīga, pretī samaksājot kaut ko tādu, kas ir pat mazāks mēnesī nekā tavies elektrības rēķins.
Vai vēl joprojām tas ir riskanti? Uzņēmuma kontekstā faktiski tev iedod veidu, kā tu vari iedarbināt. To. Iespējot, lai gan tā būtu. Jā, tieši tā. Un tas ir tad, kad tu zini, ka tu vari pārvērst to par vērtību. Tu nekad nezini precīzi, atkal, jo mēs vienmēr esam uzņēmēji, mēs riskējam, un tāpēc ļoti, ļoti uzmanīgi, un tas man ir ārkārtīgi, es negribu te nevienam neslavu celt, un es to arī nedarīšu, ļoti uzmanīgi par augsta riska finansēšanu. Augsta riska finansēšana, diemžēl man ir jāsaka tāda, kā piemēram digitāla komunikācija, tāda kā vispār komunikācija kā tāda, tie ir augsta riska izdevumi, jo viņa nav investīcija tavā bilancē. Tu paņēmi tos 50,000, ieguldīji kaut kādā kampaņā, kas nopērk velns, viņi zina ko, velns, viņi zina kur, velns, viņi zina pa kādu naudu. Tā nauda tev nav. Kamēr situācija, kurā tu, piemēram, nopērci iekārtu, tā nauda reku stāv. Nopērc krājums, tā nauda ir. Un ļoti, ļoti uzmanīgi ar šo. Visādi citādi, atkal jau sarēķina mēneša maksājumu, tās ir tavas saistības. Nevis tā milzīgā naudas kaudze, ko tu tur aizņemies. Un ļoti būtu labi, ja cilvēki to nejauktu. Un tā nav, tur nav tas, kā tu saki, ka vispār jau tad nekad neko tur nevar. Tā absolūti nav. Un svarīgi vēl piebilst, izņemot nebankas. Ja tu neizturēsi riska sietu, izskatīs cauri, tev nedos. Un tā ir laba, nevis slikta lieta. Tā arī, man liekas, tik interesanti cilvēks sūdzās, man bankas nedod. Es saku, nevis tev bankas nedod, bet tev bankas norāda uz parametriem, kur tev uzņēmumā būtu jāuzlabo, lai viņš tev iedod. Labs siets, kurā tu īstenībā arī kaut ko varbūt tiešām iedzīgi var uzzināt. Bet kopā ar banku tu mācies gan par sevi, gan par riskiem, gan par vispārējo. Un protams, ka es, kā es saku, es esmu absolūti par mazo vidējo uzņēmumu un uzņēmēju. Es tā kā stāvu un krīt, es uzskatu par mazo uzņēmēju aizstāvu savā ziņā. Bet tas nenozīmē, ka es esmu pret bankām. Viņām reku nāk nauda. Viņu amats, viņu darbs ir sniegt naudu kā produktu, kā preci. Un vēl viens labs veids, kā ieraudzīt naudu, ir, ka tu nopērci naudu kā preci pa naudu. Iedomājies 10,000, tu paņem 10,000, uz vienu gadu tev ir 10% gadu procentu likumi, kas ir, es uzskatu, paliels procents priekš bankām ne ļoti, bet altums man šķiet, ka dod mazāk. Tātad no 10,000 tas ir 1,000. Tātad tu īstenībā nevis paņem 10,000, bet tu pa 1,000 nopirki iespēju tik klāt pie 10,000, kur tu arī izmanto. Tā ir 10 reizes mazāk summa, par kādiem 10,000 tu runā, tu tikai 1,000 samaksāji par to. Un tā ir tāda interesanta lieta, ka es iesaku reizēm pamēģinu pārtulkot naudu par kaut ko, kas ir taustāms. Jā, bet ir svarīgi, protams, lai paliek vēl aizvien tas, ka tavu vērtību, ko tu tur saražo, saveido, ir vairāk nekā tas 1,000 tā gada laikā. Jo tad... Atkal jau, jā, bet par to es vienmēr gribu cerēt, ka kredīt speciālisti tam pievērš uzmanību. Tas ir svarīgi. Dīvānu nepērc par kredītu. Mīļie draugi, tikai ne dīvānu. Bet tikai ne dīvānu. Bet, klau, pirms mēs runājam vēl par dīvānu. Bahamsalās, ček. Dīvāns, nekādā dīvānu. Tev ir līdz arī dažas grāmatas šodien, cik es saprotu, tajās ir runāts par uzņēmumu finansēšanu vai par naudu. Izstāst pats, ko tur ir, kas tur ir un ko tu rekomendē. Es vienas īpaši jautrās grāmatas paņēmis. Tātad sāksim ar ļoti pretrunīgo grāmatu. Kā viņi latviešu ir tulkot? Bagāts tēts, nabaks tēts, kaut kas tam līdz. Tātad šis onkuls. Tas ir bagāts tēts, vai? Jūs saki, viņš ir parādā $1 miljārdu kaut kādai bankai. Viņa visi biznesi, kas viņam ir pilnīgi absolūti bankrotējuši. Ļoti iedvesmojuši jauniem uzņēmējiem. Jā, interesanti, ka es iesaku šo grāmatu. Viņa vienkārši, pavisam vienkāršiem vārdiem runā par kaut kādām finanšu lietām, un tās var paņemt no turienes. Absolūti vislielāko daļu pārējo vajag lasīt kā kaut ko komisku, ņemot vērā, ka viņš ir viens no visneveiksmīgākajiem uzņēmējiem vispār. Tad man liekas, ka tas ir laba tāda literatūra. Bet tur, piemēram, pateicoties šajā grāmatā, es uzzināju attiecību starp assets un liabilities. Grūti to iztulkot. Aktīvi un saistības, laikam. Aktīvi un pasīvi šajā bilances kontekstā. Kas ir aktīvs un kas nav aktīvs? Un vai māja tavējā ir aktīvs vai nav? Nav. Tas ir pasīvs. Pat ne pasīvs. Tas ir liability. Par viņu tev ir izdevumi. Izņemot tad, ja viņi prece. Un visāds tādas lietas. Un tādas lietiņas patiešām, tās lietiņas ir interesantas. Visi tur tie dzīves ieteikumi, kā mēs redzam no viņa paša, viņi nekam nedara. Bet viņš māka aizņemties. Bet īstenībā, varbūt, ka vienkārši viņam tas nav nostrādājis. Varbūt, ka kādam citam nostrādā. Ja viņš ir miljārdu parādā, tad to viņš māka. Nē, viņš izdomāja to teicienu, bet viņam jautāja, ko jūs tagad domājat darīt? Un man liekas, varbūt arī kādam citam ir tas teiciens, ja tu bankai esi parādā 1 miljonu, tad tā ir tava problēma.
Bet, ja tu bankai parādā miljardu, tad tā ir bankas problēma. Jā. Nu, kā tas arī ir, protams. Kā tas arī tā, ka, jā, tā ir viena grāmata. Otra grāmata ir drusku no malas. Viņa nav tik daudz par finansēm, bet viņa ir arī par finansēm, viņa ir par finanšu tirgu. Models behaving badly, tātad modeļi, kas slikti uzvedas. Par modelēšanu, par to, ka modelēšana nevienmēr ataino realitāti, nu, domājot par to, ko mēs runājam, par to, kā tu vari prognozēt, kas tev tur jāliek ir iekšā tajos ciparos. Šis onkulis ir bijis kvantu analītiķis Wall Streetā. Un viņš raksta par tiem absurdajiem veidiem, kādos tika modelētas lietas. Tur pat nav jāzina baigi daudz statistika, bet tas palīdz, ja tu drusku zini statistiku, bet tas nav ļoti populāri zinātniskā valodā sarakstīt. Ļoti labi uzšķīru. Finance is not mathematics. Finanses nav matemātika. Un tā ir interesanta lieta. Ekonomika nav eksakta zinātne. Mēs par to esam daudz strīdējušies. Es zinu, ja šito noklausīsies mans darba kolēģis bijušais, viņš noteikti man atrakstīs dusmīgu ziņu par to, ka matemātika un statistika, kad ekonomika un statistika ir eksakta zinātne, bet manuprāt tā nav. Viņi vienkārši izmanto eksakta zinātnes rakstību. Nu, attiecības tāda lielā mērā ir. Jā, varbūtības, attiecības. Tātad jā. Interesanti grāmata par to, ka modeļus dažādus veidojot, mums ir ļoti rūpīgi jāpadomā, vai viņi vispār apraksta kaut kādu realitāti, kādu realitāti viņi apraksta un cik svarīgi, lai viņi šo realitāti vispār varētu aprakstīt. Kā liecina novērojumi, visbiežāk bankas aizdevumi piesakās uzņēmēji, kas saskars ar ātru biznesa attīstību, ar jauniem pasūtījumiem, kam nepieciešama papildus finansējuma. Tāpat tie ir dažādi investīciju projekti, kur attiecīgi, lai sasniegtu ātrāku biznesa izaugsmi, ir nepieciešama papildus nauda. Kā viens no svarīgākajiem kritērijiem, kam mēs pievēršam uzmanību, ir biznesa plāns un cik tas ir dzīvot spējīgs pašreizējos un arī nākotnes apstākļos. Otra svarīga lieta, protams, ir finanšu rādītāji. Ja tas ir esošs klients, un proti, ja attiecīgi šī ideja pagaidām ir tikai uz papīra, tad, protams, arī nākotnes naudas plūsma, kā attiecīgi uzņēmējs plāno sasniegt savus finanšu rezultātus un atmaksāt aizdevumu. Trešā, nemazāk svarīga lieta, ir komanda. Un bieži vien attiecīgi komanda, tas ir viens pats uzņēmējs, bet bieži vien ir komanda, kas ir arī iesaistīta pārdošanas aktivitātēs, finanšu direktors. Tas, protams, jau ir vairāk raksturīgi lieliem uzņēmumiem, bet tikko uzsācējiem bieži vien pats biznesa autors ir arī attiecīgi visa lielā komanda. Un, protams, liela nozīme, ko mēs skatāmies, ir arī nozare, kā tā attīstās Latvijā, Baltijā, Eiropā un varbūt pat plašajā pasaulē. Un visbeidzot, kredīta vēsture attiecīgi ir ļoti svarīgs kritērijs izvērtējot tam, vai banka ir gatava aizdot savus finanšu līdzekļus šīs biznesa īstenošanai. Un pēdējā laikā mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību, vai uzņēmējiem ir plāns B un C situācijai, kad, diemžēl, biznesa neattīstās tā, kā attiecīgi sākotnēji ir plānots. Tātad nobeigumā var būt, ka izklausījās šodien, kad finanses, kas ir kaut kas tāds ārprātīgs, sarežģīts un nekas nesaprotams, un dēļ tā, ka viņas nesaprot, tev nevajadzētu nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tā nav, jo es pirmos savus 10 uzņēmēju gadus, es no visu tā, ko es stāstu, es nesapratu pilnīgi neko. Vispār neko, man bija vienkārši uzticams grāmatvedis, ko es gan iesaku izdarīt, iegūt sev uzticamu grāmatvedu, un es viņai vienmēr teicu, zini, kā ir, nu tā kā, Tu esi gudrāks cilvēks par mani šajā lietā. Es zinu, kā pievienot savu vērtību savus uzņēmumus, tu zini, kā taisīt grāmatvedības dokumentus, es tā kā padod man ziņu, ka kaut kas nav kārtībā. Un tieši tā mēs arī esam pirmos 10 gadus strādājām. Man zvanīja tikai tā, kad lietas nebija kārtībā. Īsumā par šo sēriju. Dīvānam ne, grāmatvedim jā. Jāni, liels paldies. Paldies. Tiekamies nākošais, tad mēs parunāsim par uzņēmējdarbības mērķiem. Jā. Kas tie ir, kādiem tiem jābūt un vai tādiem vispār ir jābūt? Jā. Paldies. Paldies. Atā.